Es arī dzirdu, tagad tāda populāra tēma ir manifestēšana, un viņas parasti izmanto influenceri, ka tu vari apsēsties tur pie galda, rakstīt to, ko tu gribi, un tad tu saņemsi pēkšņi. Lai gan tā īstajā dzīvē nenotiek, ir kaut kas arī jādara, bet es zinu, ka tev ir tas stāsts, ka jūs manifestējāt arī to mapu un izaugsmi, un jūs apzināti visur likāt un teicāt darbiniekiem, ka, hei, tagad šito mēs sasniegsim, šito mēs izdarīsim tā un tā. Lai gan jums pat dažreiz pašiem bija kaut kur tā neticība, kā mēs to izdarīsim. Piezagās tas jautājums, bet jūs nekad neparādījāt to zāru. Pastāsti par to interesanto fenomenu. Es domāju, ka mēs vienkārši mēģinājām izdarīt to pašu, ko Lauris mums nodeva, to šoku pirmo, to sajūtu, to augsto dušu, kad kas būs, ja būs destiks, un kad vajag domāt tādā kategorijā. Jā. Mēs toreiz nepārkonvertējām to mērķi varbūt uz apgrozījumu. Mums bija apmēram 25 līdz 30 tūkstoši automašīnas Mapon platformā, kuras ir aprīkotas ar mūsu iekārtām. Mēs varam sekot līdzi, kur atrodas un tam līdzīgi. Jā. Un tad tas, ko mēs izdarījām, mēs to pirmo mērķi, ko uzstādījām diezgan ātri, bija, ka mēs gribam sasniegt 100 000 iekārtas uz Mapon. Un skaidrs, ka tas mums ir ļoti svarīgi, jo katra vienība nes mums šo abonēšanas maksu, kas ir principā viena no mūsu galvenajiem izdzīvošanas avotiem. Jā. Izdzīvošanas. Izaugsmes avotiem. Manifestēsim tālāk arī. Jā. Bet skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ieņēmumi. Un, mēs sākām tiem 100 000. Īstenībā vispār nebija ne mazākā sajēga, kā mēs to sasniegsim vai tam līdzīgi. Tas ir 300% vairāk pieaugums tomēr iekārtu ziņā. Jā. Un mums bija pirmais Olhens, kas Mapon darbinieku lielā sapulce. Toreiz gan bija mazāk bija skaits ar darbiniekiem, bet to mēs pārņēmām starp citu, ja nemaldos, no Printful, jo viņi pārgāja uz to, ko dara kotēti biržā uzņēmumi. Un tas bija ļoti, ļoti labs veids, kā nodot informāciju tālāk darbiniekiem. Jā, un tajā pirmajā mūsu Olhendā mēs arī, man liekas, vai pirmajā vai otrajā paziņojām par šiem 100 000. Un, protams, ka darbinieki sākumā sasmējās un nebija ticība. Bet kaut kur, man liekas, tas visiem palika pakausī. Un tad jau sākām domāt vairāk, ja 100 000, tad kā mums vajadzētu sagatavot, piemēram, infrastruktūru, lai mēs varētu skailoties kopā ar to pieslēgto vienību skaitu, kas mums ir nepieciešams kaut kādās citās operācijās, cik mums ir nepieciešami, teiksim, tur partneri un tam līdzīgi. Jā, jūs sākāt ievirzījāt to kuģi tajā virzienā, un tad tā ziņa aizgāja visumā. Jā. Un tas viss nomanifestējās un atnāca beigās. Bet interesanti ir tas, ka līdz 100 000 jūs tikāt, cik gadu laikā 100 000 iekārtas sasniedza Mapons? Man liekas, kaut kādā 16. 17. jūs uzlikāt to mērķi 100 000, ja? Jā, īstenībā var apsīties, es tagad neatceros no galas, bet vai 19. vai 20. gads mēs sasniedzām 100 000. Skaidrs, ka sākums bija krietni lēnāks, neatceros, ko 10-15 000 gadā. Jā. Un šodien mums ir 250 000, tā kā principā tagad jau, man teiks, pēdējie gadi sanāk, šogad laikam sanāca 80 000 vienības pieslēgt. Jā, mēs kāpinām gan arī 2 reizēm to tempu sanāk. Jā, tagad jau es teiktu, gan arī pa 2 reizēm aug, ja tā kā salīdzina. Jā. Bet, ja mēs tajā laikā, uzspraudām uzspraudām mērķi, nezinu, pateicu tā no angļu valodas laikam pārtulkojumu, bet nospraudām mērķi, jā. 100 000 vienības, tad tagad, protams, mums ir atkal citi crazy mērķi. Mēs gribam būt top 10 uzņēmums tieši mūsu industrijā, Eiropā, un tas jau ir vēl krietni lielāk tas scales.